Jā, Laura, bet tu es, esi... jā, es nezinu, Yes? kā es pārsūtīšu, bet pēc tam domāsim. Jā, ļoti labi. Pēc tam kaut kā tur varēs lejupielādēt te kaut ko. Anyway, Ok, yes, yes, ir. Cool. Tāda tehnoloģijas iet pa pieskaru, tas viss ir ok, tā tiešām gadās, diemžēl, tāpēc, ka mums vispār būtu jāiet un jāstrādā meitenes tik tā, lai mēs varētu telepātiski, lai mēs varētu astrālā satikties un izrunāt lietas, un vienkārši viss kārtībā. Kaut kāds tur datori, kurš kam vajag, nafig vajag. Bet tā kā, labi, mēs vēl ejam uz to, tad pagaidām, kamēr ir datori, mēs viņus izmantojam. Bet ejam uz to, ka mums viņi vispār nav vajadzīgi. Un kā mēs uz to ejam? Tieši tādā veidā strādājot ar ego, transformējot ego spēkā, tīram. Ego nekas cits nav kā vienkārši iekapsulēta patiesība, iekapsulēta enerģija. Bet kamēr viņi ir iekapsulēti, viņi izskatās pēc dēmonu vienkārši. Un viņi uzvedās reaktīvi, tur ir sāpes iekšā. Ja, tas tā kā, kad pieskaras, sāp, sāp, un tur rēģē. Ja? Viss, kur ir reakcija, tad tas viss ir no ego. Bet mēs to visu varam paņemt, attaisīt to čaulu vaļā, palaist to enerģiju, izkristalizēt, izdziedināt un, un ielaist kopējā laukā vienotā veselumā. Ja? Vienīgais, ko es saucu par ļaunumu šajā pasaulē, ir ilūzija par atšķirību. Bet tā ilūzija par atšķirību šobrīd ir tik daudzšķautņaina, milzīga, visur esoša un pārņemta, ka cilvēki ir totāli aizmirsuši, ka mēs visi esam viens un ka mēs esam līdzatbildīgi par visu, kas te notiek. Es nemaz nerunāju par to, ka mēs esam līdzatbildīgi, piemēram, cik daudz no jums paceļ rociņu, var paskatīties uz Putinu un pateikt, tā esmu es, un es uzņemos atbildību par to. Vai pateikt par, nezinu, Trumpu, tā esmu es, un es par to uzņemos atbildību. Vai pateikt kaut vai par kaimiņu bērniem, pateikt, tā esmu es, viņi ir daļa no manis, es uzņemos par to atbildību. Es nemaz nerunāju par savu ģimeni, tam būtu jābūt basicā, jā. Bet par globāliem procesiem, skaties uz visiem cilvēkiem, uz visu, kas notiek, un absolūti pilnā aizlamietībā uzņemties atbildību. Mēs visi esam viens. Tas nav tikai skaļa runāšana. Un to nevar izlasīt grāmatiņā. Nu, pareizi sakot, jā, to var izlasīt grāmatiņās, bet tas ir totāli bezjēdzīgi, ja nav bijusi šī pieredzēšana, kā tas ir. Un ka tā vispār ir. Ja? Es te varu kaut ko stāstīt, blā, 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 bet ego uzvar visos šajos brīžos, kamēr ir ilūzija par atšķirību. Jo tā ir ilūzija. Tajā pašā laikā tā ir aizraujoša ilūzija. Tā ir krūta ilūzija. Ja? Mēs esam šeit, šajā spēlē. Šī spēle eksistē tikai tāpēc, ka pastāv ego. Viss ir kruta, nu, no vienas puses. Ja? Ir ļoti interesanti, ka es esmu Anita un tur ir citas. Ja? Tur ir Linda, Laura, Evija, tā. Baigi forši. Tāpēc ir interesanti. Bet prikals ir tajā, ka ka cilvēki ir tik tālu tajā aizmirstībā iegrimuši, tik dziļi tajā purvā, ka ir totāli aizmirsuši, kas viņiem tad ir, kas vispār notiek un tā tālāk. Ja? Mēs neesam šeit, lai, ēst dirst vairoties. Ja, tas labi, jūs šeit gan jau tas ir tā kā skaidrs, bet vienalga, ja nav spēka dzīvot dzīvi, tas nozīmē vien to, ka tā dvēsele ir ļoti dziļi apspiestībā. Un tas nozīmē, ka daudz dvēseles daļas guļ. Vienkārši guļ. Tas nenozīmē, ka viņas pat nav. Viņas ir iekapsulētas un guļ. Un tas, ko mēs darām ar arhetipu darbu, tas, ko mēs darām, tad, piemēram, spēkā, to dara tas kurs ir tieši par to, ko nozīmē spēkā. Ja? Iet spēkā, modināt tās daļas, modināt. Tas nozīmē, ka iedomājies, ja ir kāda tava daļa, kas guļ 5000 gadus, piemēram, ja tu viņu pamodini, viņa sākumā nebūs skaista. Viņa sākumā nebūs tāda laimīga, jē, cik labi viņa ir. Sākumā, what the fuck? Kā mēs to pamodināt? Jā.
Līdz ar to arī šajā darbā, kad mēs ejam spēkā un kad mēs patiešām atgriežam sevi sev, kad mēs patiešām atmodinam tās dvēseles daļas, kas ir iesprūdušas un ielaižam viņas dzīvē, ja? Un tad ļaujam viņām dzīvot caur sevi, pieredzēt sevi caur šo personību, caur šo ķermeni, mēs atgriežam dzīvības spēku šajā dzīvē, šeit un tagad. Un tas, kas ir šie sievišķie arhetipi, tās ir dažādas enerģijas šķautnes, dažādas nokrāsas. No vienas puses tā ir viena tā pati enerģija, mīlestība, viņu vienkārši sauc latviski. Bet tā kā mēs esam tik tālu aizmirstībā, tik tālu tajā ego purvā, vispār kā cilvēks un katrs viens atsevišķi, ja, ka ja mēs patiešām sastaptos ar mīlestību, aci pret aci, mēs izšķīstu, mēs beigtos, mūsu nervu sistēma to nespēja noturēt. Tas nav iespējams šobrīd, kāda mēs esam šobrīd. Un tajā pašā laikā mēs varam paņemt pa gabaliņam. Ja? Kā var apēst ziloni? Pa gabaliņa. Un tas ir tas pats par šo te šaktī darbu un enerģiju darbu, kur mēs vienkārši strādājam ar mīlestību. Un mēs tīram, mēs sākumā pamodinam daļiņu, un tad mēs viņu tīram. Un jā, tas ir, nenormāli kolosāls darbs, vienkārši tik sievišķīgi, un tik skaisti, un tik daudz mīlestības, un tik daudz spēka, tik daudz pacietības, tik daudz radošuma, tik daudz seksuālās enerģijas ieslēdzās. Un tas viss notiek pakāpeniski, soli pa solim, bet tas viss notiekās. Lūk, un tāpēc Revija arī, kas teikt aktīvi iet šo kursu, ieminējās par Hekati. Un es tieši šodien gāju, un es lūdzos, es teicu, lai notiek augstākā labumā. Es īsti nezinu, ko tieši mēs darīsim pilnmēnesī, tāpēc, ka šis pilnmēnesis arī ir tāds, jaudīgs. Un es zinu, ka caur mani vienmēr augstākā ģenialitāte strādā daudz labāk nekā tie mani mazās Anitiņas plāni kaut kādi, ko mēs te darīsim. Lūk, un tieši tāpēc, ka Hekata, viņi man šodien un vakar tieši nāca telpā. Diezgan vairākas reizes klauvējās, burtiski nāca telpā. Un tas nozīmē, kad ar viņu mēs arī strādāsim. Kā mēs jau sapratām, man ar to tehnoloģiju, ar komputeru nepieslēdzās un telefons pieslēdzās. Es kā būšu, tā būšu, bet es jūs aicinu piecelties kājās. Tā. Es jūs aicinu piecelties kājās un izstaipīties, izgrozīties, izkustēties, izvingroties. Un kā vienmēr žāvājamies ārā. Žāvā ārā, tik līdz sākam kustināt augumu. Dziļās ielpas, izelpas. Un žāvājam ārā, žāvājam ārā, žāvājam ārā. Caur žāvām tad iznāk ārā reaktīvā enerģija. Un žāvājam ārā. Un pievērs uzmanību, kur ir smagums. Pievērs uzmanību, kur ir smagums, vienkārši aizvarot acis, mēs aizvaram acis, esam kustībā, esam visu laiku kustībā, ķermenis kustās, jūti, kur ķermenim ir sastagnējies kaut kas, kur ir saspringums.
Mm. Ah, žāvājam ārā. Žāvājam ārā. Mm. Ah. Un laid ārā skaņa, elpa, kustība, sagatavo savu ķermeni, savu augumu, visu savu būtību. Tam, lai tu vari būt šeit atslābusi klātesoši. Gurnus noteikti izkratam, pajūtam, kur vajag pastaipīties, kur vajag vienkārši dibenu pakratīt. Un caur žāvām laižam ārā. Tiklīdz sākam kustināt augumu, tas ir absolūti normāli, ka nāk žāvas, var atraugs, nākt var, nu, labi, mēs pagaidām tik jaudīgi nestrādājam, bet mēs esam arī apvainojušies no šitām praksēm vienkārši tāpēc, ka bet tas bija ar dievieti strādājot, tieši ar dievieti. Uh, jā. Nemaz aivasku nevajag. Var strādāt ar enerģijām. Jā? Ok. Un... Oh. Oh. Tā, meitenes. Izkustinam galvu, plecus, kaklu, visu kārtīgi un ļaujam, kur ir saspringzinājums, kur ir kaut kāds šļur. Dzenam viņu ārā, caur žāvām dzenam viņu ārā. Ja nevar saprast, kur kas kā, vērs uzmanību arī ārpus sava ķermeņa, kaut kur savā tūmā, kur ir tā kā smagums. Vai kur ķermenī iekšā ir smagums, blīvums, jā, tur ir iespējams pieķērusies kāda būtne, vai tur ir ienācis kaut kāds ego pūslītis, un tu viņu ar savu uzmanību, ar savu enerģiju un ar tādu ķermenisko kustību un ar enerģētisko šķīdinam. Ai, paldies! Un izkratam. Dziļas ielpas, izelpas, mute vaļā, muti platāk vaļā, žokli taisam vaļā. Un dziļas ielpas, izelpas, mute vaļā, žoklis vaļā un elpo. Lieliski. Un tā tad turpina kustība, elpskaņa kustība turpinās. Skani ārā. Varbūt nevis ar žāvām, bet ar skaņu tev nāk ārā. Bet skanam ārā. Un krati augumu. Šeik. Kratam kārtīgi. Ļoti labi. Turpini.
Un mēs paliekam stāvus, es tagad turpināšu, pastāstīšu, paliekam stāvus, paliekam kustībā, paliekam elpojot, skanot ārā. Tieši šādā veidā mēs arī ielaižam sevi to mīlestību šķautni, kuru mēs saucam par Hekati. Hekati tātad ir lielās, diženās, mātišķās enerģijas nesēja, kas palīdz tikt skaidrībā, kad mēs esam kaut kādā krustpunktā, kad mēs īsti nezinām, kā pareizi tālāk rīkoties, lai tas būtu manā augstākajā labumā. Ja? Lai tas būtu manā un visas planētas augstākajā labumā. Kādu soli veikt, kas man obligāti ir jāizdara, ko man noteikti nevajag darīt, kur es varu savu ego bišķī, tā teikt, piezemēt, aiztaisīt muti ciet, un kur man kā reiz ir muti jātais vaļā, tāpēc, ka dvēselē beidzot ir jāpasaka lietas, ko ego nav ļāvis pateikt. Hekat arī ir tā, kura stāv ar lāpu, nodedzina lieko, vienā ziņā nodedzina lieko, un otrā ziņā arī izgaismo ceļu un parāda to ceļu, pa kuru tev ir jāiet. Viņa simbols bieži vien ir arī atslēgas, jo viņa atver pareizās durvis. Bet vēl tātad viņā pārvalda arī tumšo pasauli, pazemes pasauli, tātad starp pasauli, starp dzīvēm, kur ir arī mirušās mirušo cilvēku dvēseles un nepiedzimušo cilvēku dvēseles, kas ir palielam viens un tas pats. Ja kādēļ tas ir aktuāli, var vēl tajā mirklītī tur pajust. Bet kā tas notiek? Mēs kustamies, mēs esam kustībā, mēs esam aktīvā kustībā. Un tā kā viena daļa no jums tas būs pirmo reizi, tad mēs tā viegli iesim iepazīties, kā tas ir. Un tas ir tā, ka mēs burtiski uzdodam šo jautājumu. Mīlestība. Kā tu mani kustini? Mīlestība, kā tu caur mani esi? Kas ir tas, kur es varu pavākties malā, tas mans minimī, mana mazā personība, var pavākties malā, lai tā lielā es, dvēsele, varu iemiesoties šeit vairāk, spēcīgāk, iesakņoties, drosmīgāk un dzīvot atbildīgāk. Ja? Jo garīgais ceļš ir par to, cik mēs varam atbildību uzņemties. Nevis pienākumus, nevis kaut kādas važas, kas mūs tur, nevis atbildību caur grūti. Jā, tā nav atbildība, tas ir kaut kādi uzliktie šitie te. Bet brīvība, atbildība ir brīvība. Es varu būt brīva tikai tur, kur es uzņemos atbildību. Es varu būt brīva tikai tajās dzīves jomās, par kurām es pilnībā uzņemos atbildību. Un tā kā viss ir viens, mēs sākam uzņemties atbildību par sevi, tad par savu ģimeni, tad par savu kolektīvu, tad par savu sabiedrību, tad par savu tautu un visbeidzot par visu civilizāciju. Par savu vietu, unikālo vietu visas civilizācijas audeklā. Neparvēlties esmu šeit uz zemes šajā laikā, kad notiek crazy lietas, viss iespējamais. Ego spiediens ir milzīgs uz cilvēkiem, bet jā, es esmu šeit. Tas nozīmē, ka es esmu izvēlējusies šajā laikā šeit nākt, un ka man ir jāiet savs ceļš, man ir jāatrod piedruknītes, un jāsaprot, ka es esmu šeit nākusi darīt, strādāt, nevis plazīrā. Dzert koksriekstu pienu, jo tā ir ilūzija. Šeit šobrīd vesels nāk uz planētas, lai strādātu, lai darītu un lai palīdzētu civilizācijai izkāpt ārā no šitā purva, kur mēs esam tagad. Dziļas ieelpas, izelpas,
Un aiztaisam acis, tad acis ir cietas, turpinās kustība. Un mēs no lejas, tā kā no kājām uz augšu, kustība ir tāda no lejas uz augšu, tā kā no zemes centra varētu teikt. Ar dziļu elpu, izelpu, mute vaļā, žoklis atslābis. Ieaicinam Hekati, to mīlestības enerģiju, kas ir mātišķa un kas grib, lai mums sanāk nostāties uz savu dvēseles ceļu. Kas grib, lai tev sanāk. Vienkārši sajūti, ka tevi apņem vai tevī iekšā ienāk tāds, varbūt siltums, varbūt cita sajūta. Mīlestība. Vienkārši mīlestība, kura tik ļoti grib, lai tev sanāk. Tik ļoti grib, lai tu ieraugi, cik svētīgi ir tie izaicinājumi, kuriem tu šobrīd ej cauri, un ka tu pilnīgi katru no viņiem esi pati izvēlējusies. Pirms piedzimšanas tu visu šito pati izvēlējies. Kādēļ? Šobrīd tas pat nav tik svarīgi, kā tas, kā tu vari mīlestībā uzņemties atbildību par šo. Elpojam, acis turam ciet, turpinam kustēties, turpinam elpot, turpinam skanēt, ja vajag. Un burtiski atļauj, tas ir caur atļauju, es ļauju mīlestībai ienākt sevī. Un ar zinkārību, kā tas notiek? Kur es gribu, kur ķermenis vēl ir jāiekustina, kā es varu atbalstīt viņu, lai viņai vieglāk ir ienākt. Kur es ar skaņu elpu kustību, elpa kustība, tu zini, kā tev ir jāelpo, lai tu varētu burtiski kā iedzīt vairāk mīlestību sev iekšā, vairāk mīlestību sev iekšā. Var palīdzēt ar rokām, ar pirkstiem, viņu tā kā enerģijas tādu diedziņu, kas vīs tev cauri pa meridianam. Kas izgaismo un ielien tieši tur, kur ir lielākais saspringzinājums. Tieši tur, kur ir lielākais saspringzinājums, piemēram, plecā vai kājā vai mugurā, vienalga. Ieaicini tur vēl vairāk, ieaicini vēl vairāk, un skaņa elpa kustība, skana elpa kustība, dziļas ielpas, izelpas caur muti, elpo, acis ciet, turpini kustēties. Un tu vari zaudēt prātu, tādā ziņā nedomā par to, ko tu tur dari, kā tu kusties, kā tas izskatās, tas vispār nav svarīgi. Ļauj, lai tā mīlestības enerģija burtiski vienkārši ienāk tevī. Un aicina viņu vēl vairāk. Un žāvā ārā. Un tur, kur tu jūti sasprindzinājumu, tur, kur tu jūti nērtību, ar domu spēku ieaicini viņus sevī. Kā šeit es varu tikt atbrīvoties? Uzdod šo jautājumu un ļauj procesam notikt. Kā es varu atbrīvot šeit to saspringumu? Kā es varu ļaut sev iet? Kā es varu atbrīvoties no tā, kas man tagad traucē? Un sajūti, kas tev tagad traucē, un uzdod šo jautājumu. Kā es varu atbrīvoties no tā, kas man tagad traucē? Kā to izdarīt?
Kas man tagad ir jādara? Kāds ir nākamais solis? Parādi. Un turpini kustēties. Skaņa, elpa kustība. Skaņa, elpa kustība, dibens, gurni, kratīšanās. Vienalga, kas nāk, līganas kustības, tā pēkšņi nokratīšanās kaut kāda var notikt. Ja? Lai vai kā būtu, mēs pieņemam procesu tieši tā, kā viņš ir tagad. Tieši tā, kā viņš ir tagad, lai vai kā tas notiktu. Un visu ķermeni kārtīgi izkustinam. Lai notiek. Un turpini skanēt. Skani, kā tu skani? Kāda skaņa nāk ārā? Un burtiski iztēlojies, ka tu ieaicini mīlestību sevi, un viņai ir jāizvad liekais ārā. Ja tu iztēlojies, ka tev ir tādas trubiņas, meridiāni iekšā, ja pa vienu galu netīrā šļūtenē ielaiž ūdeni, mīlestību, pa otru galu iznāk tie netīrumi ārā ar visu to mīlestību kopā. Tas nozīmē, ka tad, kad tu no kājām ielaid sevī mīlestību iekšā, pa muti ir jāaiziet ārā tam, kas ir tas vecais, tam, kas ir tas novecojušais. Un mēs varam gan iztēloties, gan sajust, gan ar elpu tā kā ieaicināt un dzīt cauri mīlestību, kā ūdeni no kājām un pa muti ārā, visi tie netīrumi, viss tas, kas ir lieks, novecojis, kaut kāds egošs čausnes, samazgas, whatever, lai vai kas tas būtu, dzen ārā. Dzen ārā, lai notiek. Dziļas ikāpas izelpas, elpojam. Un izkratamies. Vēl vairāk atbrīvojamies. Jo tur, kur tikai ir brīva kustība, brīva enerģija, brīva plūsma, tikai tur var mīlestība tikt iekšā. Un tur, kur ir bloks, ja, ko nozīmē bloks ir aizsērējis kāda trubiņa meridiāna, ja, ir aizsērējusi, tad tas nozīmē, ka tur ir jātiek mīlestībai cauri un ir jāizskalo ārā. Un tas nozīmē, ka pa kaut kurieni tiem mēsliem ir jānāk ārā. Ļauj, lai pa muti nāk ārā caur žāvāšanos, caur skaņu. Un pilnīgi vienalga, kā tas izskatās. Pilnīgi vienalga, ko citi par tevi domā šobrīd. Tas vispār nav svarīgi. Pēc iespējas dīvaināk, pēc iespējas vairāk atļaujies tā, kā tu nekad neatļautos. Dīvaini, brīvi, neglīti, jo tad, kad nāk ārā satrūdējusi enerģija, viņa ir neglīta. Ļauj sev būt neglītai šobrīd. Ļauj sev dzīt to ārā, to veco, to sačākstējušo, to sāpīgo, to jau sen nokalpojušo, ko tu velc kaut kādā sapujušā maisā sev līdzi. Slauki ārā. Slauki ārā. Dzen ārā. Kāda skaņa tā ir? Kas ir tā neglītā skaņa, kas ir gatava iet ārā? Viss tev nav jāsaprot, ko tu tur dzen ārā. Tas nav svarīgi. Atceries un ļauj, lai mīlestība to dara. Tu tikai ļauj
un atbalsti ar skaņu, ar elpu, ar kustību. Atbalsti, 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 atbalsti. Ai, 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 yo, 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 ya, 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 ya. No, no, ne, 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 ya, ne, ne, ne. Hey, yo, 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 ya, 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 yo, ya, ya. Mežonīgas, jebkādas skaņas aiziet! Ļauj sev vēl pišķiņu vairāk. Pasties, kur vēl ķermenī ir saspringums, kur vēl muguras lejas daļa, ceļi, pēdas, pirkstu galiņi, kur vēl var izlaist mīlestību cauri. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Hey, ai, ai. Hey, ai, ai. Hey, ai, ai. Ay, ay, oh, ay, 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 oh. Ay, ay, oh, ay, 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 ay. Ha! Aiziet, skani, 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 ļauj sev vēl vairāk skanēt. Atbrīvo muti, žokli. Visas dīvainākās kustības, skaņas, aiziet. Lai tīrās, lai tīrās, lai tīrās. Ai, ai. Dziļas ielpas, izelpas, dziļas ielpas, izelpas un sajūta, kas notiek ar tevi. Dziļas ielpas, izelpas, nedaudz pierimst un pajūti, kas notiek. Turpini kustēties, skaņā kustība, bet vairāk uzmanību tagad par to, kā ir. Par to, kā ir. Par to, kā ir. Sajūti augumu, sajūti sevi, sajūti iekšā, kur plūst enerģija. Novēro un paspilgtina enerģiju, kur tā plūst, kā tā iet, kur tavs dzīvības spēks spēlējās iekšpusē. Kaut vai pa bišķiņam, kad tu esi smalki, paspilgtini viņu, ja? Pievērš viņam uzmanību, lai tas dzīves spēks var izpausties, lai var justies tā, ka, jēj, man beidzot pievērš uzmanību! Kas ir tā jaunā enerģija, kas šobrīd grib parādīties, kas ir bijusi apspiesta, bet tagad viņa priecājās, pievērs viņai uzmanību vairāk. Vienkārši pievērs uzmanību. Oh. Mhm.
Dziļas ieelpas, izelpas. Turpinam, turpinam, turpinam. Un savu acis turam ciet, acis turam ciet, muti turam vaļā, elpojam caur muti. Un lēnas, un tagad pamēģini ieiet palēninātā lēnumā, nu tādā ļoti lēnā, bet turpini kustību. Turpini kustību, bet nu ļoti lēni un sajūti tādu baltu pilnību tajā sajūtā, tajā enerģijā. Dziļas ieelpas, izelpas. Lēnām. Un sajūti tajā lēnumā kaut kādu jaunu spēku šķautnīti. Lēna mīlestība, baudpilna, varbūt pat viegli erotiska tāda sajūta, kas tā kā, jā, es tagad varu izpausties. Pajūtu to sajūtu, kas tā kā, hei, es tagad drīkstu, es beidzot drīkstu. Jā, visā. Kas ir tas, ko es beidzot drīkstu? Dziļi ielpa, izelpa. Un iztēlojies sevi kaut kādā dabas vietā. Pavāro, kur tu esi. Tas var būt pilnīgi jebkur. Vienkārši tā iekšējā pasaule kā daba. Un vari pieaicināt savu augstāko es klātesošu. Un var pieaicināt Hekati klātesošu. Lai vai kā tu viņu redzētu, lai vai kā tas izskatītos. Un nav svarīgi, vai tu redzi vai neredzi. Viņi jebkurā gadījumā ir domas attālumā šobrīd gan tavs augstākais es, gan Hekata. Dziļi ielpa, izelpa. Un ej uz priekšu un tā kā ej pa ceļu. Atrodi, kur ir kaut kāds ceļš. Ceļš tālāk, ceļš dziļāk, ceļš atpakaļ. Vienalga ceļš.
Un ej pa to ceļu līdz kādai no jums tās būs atslēdziņas uz ceļa. Kādai no jums tās būs krustcelis. Un varbūt abas viena pēc otras. Ļauj, lai Hekate te pavada. Un ej pa to ceļu. Un ļauj, lai izgaismojas. Ļauj, lai izgaismojas tas ceļa atzars, kas ir tavā un visas planētas augstākajā labumā. Un vienkārši zini šobrīd un sazemē. Varbūt tev atslēdziņa parādās uz ceļa. Varbūt parādās krustcelis un tu veic izvēli un tu seko augstākajā labumā tam ceļu turpinājumam, kas ir tavējais. Un zini, ka arī dzīvē tu izvēlēsies tieši tā. Tagad notiek enerģētiskā plānā iekšējā pasaulē šī izvēle. Dodies un dabūni sevī tādu kaifu, uzvarētājas tādu sajūtu, bingo sajūtu. Yes, es izvēlējos pareizi. Tas, ko es izvēlos, ir pareizi, skatoties no augstākā skatu punkta. No manis kā dvēseles lieliskākā liktenis, mīlestības īstais plāns manā dzīvē. Es izvēlos pareizi. Yes! Un dabūni tādu prieku un paspiltiņu viņu ar skaņu elpu kustību. Varbūt tev jāuzdejo vai kā. Tu vari pilnīgi nosvinēt un ieraudzīt, jā. Es izvēlos pareizi. Es eju un izvēlos pareizi. Un lai vai ko es izvēlētos, es atpakaļ neskatos, jo es zinu, ka tā ir pareizā izvēle. Un sajūtu krūtīs, vai virs krūtīm tad drusku tādu kā virzītāju spēku, kā kompasu, un ļauj, lai tavs augstākais es vai Hekate, vienalga, kurš tev šobrīd ir tuvāks, vai kuru tu vairāk sajūti, vai kuru tu vairāk vēlies pieaicināt, bet lai tas kompass šeit aktivizējas, vienkārši aktivizējas tagad. Aktivizējas. Un sajūtu prieku. Ielaid prieku sevī. Yes, paskat, kā mans kompass strādā. Paskat, kā tas griežās vienā laidā. Paskat, kā tas dzidri mirdz un man ir skaidrs, kur ir jāiet man. Jā, vienkārši priekā. Lai vai kā tas priekš tevis būtu, mīļā, yes, zini un pielaidi visā augumā sajūti, yes. Es zinu katru mirkli, kur man jāiet. Es zinu, kādas izvēles ir manā un visas planētas augstākajā labumā. Es zinu, es redzu, es jūtu, kā mīlestība mani kustina, un es uzticos šai sajūtai, yes. Tagad un katru mirkli, yes. Es apstiprinu, es piekrītu, jā. Mīlestība mani kustina, un es uzticos, un es eju, un es uzņemos arvien vairāk atbildību par to, kā es esmu mīlestība šajā vietā, telpā, planētā. Es uzņemos arvien vairāk atbildību par savu ceļu, par savu mīlestību, par savu pienesumu, par to, kas es esmu
šeit uz zemes un kā es varu dot. Yes. Es no sevis dodu tā, lai visiem ir forši un labi, un man no tā tikai ir vēl vairāk un vēl vairāk. Es nedodu no tukšuma, es dodu no pārpilnības, un es eju savā augstākajā ceļā. Es eju savā augstākajā ceļā, es eju savā skaistākajā, varenākajā liktenī iekšā, un viss, kas nāk man pretī, tas viss ir man par godu. Es zinu, ka jebkurš izaicinājums, jebkurš eksāmens ir domāts man par godu. Es pati to esmu izvēlējusies, es pati to esmu radījusi. Es uzņemos pilnu atbildību par visu to, ar ko man ir jāsatiek savā ceļā. Un es to daru ar mīlestību. Jā, jā, un apstiprinam. Jā, 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 es to daru ar mīlestību. Lai vai kas būtu, man gribējās pieredzēt to. Man gribējās pieredzēt arī sāpes. Es nezināju, kā dieviet, es nezināju, kas tas ir. Man nekad nav bijušas sāpes. Dievam vispār nav nekāda sāpju, un es tagad gribēju, es gribu zināt, kā tas ir. Un lai vai kas tas būtu, es eju iekšā ar tādu, jā. O, redz, kā, paskat, kāds izaicinājums. O, kā es šito atrisināšu. Ar ziņkārību, ar interesi, ar mīlestību, ar pieņemšanu. Es eju pa savu ceļu un eju, un eju, un eju, un es eju pa savu ceļu, un es eju, un es eju, un es eju, un viss, ko es izvēlējos, tas ir mans. Un viss, kas nav mans, es to laicīgi pamanu un novācu no sava ceļa. Es to novācu no sava ceļa, atpakaļ neskatoties. Viss, kas nav mans, pazūd no manas realitātes tagad. Un visas robežas, kas man ir jānoliek, es to viegli izdaru tagad un katrā nākamajā mirklī. Ik viena robeža, kas man ir jānoliek, lai es spētu izdarīt to, kas man ir jāizdara šeit uz planētas, done! Easy peasy! Un es eju tālāk! Yes! Un vieglumā un priekā, un vieglumā un priekā. Lai vai cik sarežģīti nebūtu tie dzīves līkloči, lai cik sarežģīts nebūtu izvēles, es vienmēr atceros par kompasu šeit. Par kompu var pabungāt tev virs krūtīm, kur tev tas kompas atrodas, un aktivizē, un aktivizē, un aktivizē, un yes! Un svētīta, un svētīta, un svētīta, un ar savu klātbūtni, ar katru savu pēdu, kas pieskaras zemē, es svētīju šo planētu, svētu savu ceļu un es eju augstākajā labumā. Es esmu mīlestība šeit iekšā iemiesojusies, mīlestība. Es esmu tā, kas ienes mīlestību ar vien vairāk katrā vietā, kur es uzrodos. Tā, lai notiek tā, un tā katru dienu, un tā katru dienu, un tā katru dienu. Un visur tur, kur es nolieku robežas, tur šķīst ārā nepatiesība, tur šķīst ārā grūtumi, tur šķīst ārā negribēšanas, nevarēšanas, nespēšanas un ņuņāšanās. Tas viss šķīst ārā, un mēs ejam varenībā, mēs ejam dzirkstļošanā, mēs ejam mīlestībā. Un viss, kas ir jātransformē, viss, kam ir jānomirst, tas notiek īstajā laikā un īstajā vietā. Un lai šo tuvāko 2 nedēļu laikā vēl līdz jaunam mēnesim, tiešām visa tā vecā āda, viss, kas vēl ir pielipis, lai viss nonāk nost, un es paņemšu ar prieku un pateicību ikvienu izaicinājumu, ikvienu triggeri, kas man ļaus noberzēt no sevis to veco ādu, es pieņemu ar pateicību, un es to izvēlos. Jā, es izvēlos iet mīlestībā, un tik uz priekšu, un tik uz priekšu, un tik uz priekšu. Pateicībā. Yes, 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 aiziet, 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 aiziet. Dziļas ielpas, izelpas. Un vienkārši sajūta iekšā, kāda ir sajūta. Novēro un ļauj sev just, ļauj sev būt, ļauj sev, lai vai kas tas būtu. Varbūt tev raudens nāk, varbūt tev smiek nāk, varbūt jebkas. Ļauj sev būt tagad, elpo. Dziļi elpa, izelpa. Jā.
Oh, un samīļo sevi. Pateicība augstākajam es. Pateicībā Hekatai. Pateicībā mīlestībai. Dziļas ielpas, izelpas. Atceries, kur ir tavs kompass? Kur ir tavas dāvanas no Hekarts? Lai top un lai sanāk. Dziļi ielpa, izelpa. Dziļi ielpa, izelpa. Dziļi ielpa, izelpa. Un ar to mēs varam atgriezties. Atgriezties. Viss ir padarīts. Rituāls ir ienkurots. Enerģija ir ienkurota. Un es gribētu, lai jūs padalāties arī kopīgajā čatiņā. Kā gāja? Evī, kā tev? Hekat? Nu, ļoti jaudīgi, ritīgi ienāca, uzcēla augšā burtiski kaut kādu melnu šļuru un izskaloja tā kā centrifugu viņu ārā. Tā kā, nu, tiešām līdz zvēmienam gandrīz vai bija. Nu, ritīgi, ritīgi. Labs. Un atnāca tāds vieglums, tāds apmēram izslēdz blondīnu. Nu, paskaties uz situāciju, paraust plecu un aizej. Nu, tāds. Jā. Ritīgi. Paldies, mīļā. Super. Karina arī raksta. Tā pēkšņi pazuda, kur palika. Wow, kas ar mani vispār notika? Tāds vieglums, visas slimības izgāja ārā. Jā, ļoti daudz žāvājos un rīstījos. Asaras arī bija.
Jā, lai tīrās, lai dārā. Man arī ritīgi parāuz augšu gandrīz. Yes. Sajūt vēlme atgriezties jogā. Jā, vai ne? Ķermenis pieprasa. Ritīgi izkustināt ķermeni. Kruta. Varbūt vēl kādu grib. Var arī caur mikrofonu pateikt un čatiņā ierakstīt. Jā. Man vienbrīd man bija tāds baigais karstums, bet man tā kā tāda sajūta, ka it kā bija kam nākt ārā, it kā nebija kam nākt ārā. Bet es vairāk par cik es arī tā kā jogoju, meditēju, un es baigi kritu pie zemes, es visu laiku tā jogas pozā. Beigās man par cik es vienkārši ļoti milzīgi pateicību ar visu. Man tās pateicības, es viņas piekopju un tāds. Baigi viegli, vienkārši viegli saprot. Jā. Nu, jā. Tā kā paldies tev, Māja. Tik forši. Vai es tev pa Māju nosaucu? Arī. Nu, arī. Anita. Vai ilūzija. Jā, Maita. Sajūt savu nākotnes es, un tur ir cerība. Paldies tev. Jā. Vau, meitenes, nu paldies liels. Paldies, jā, forši. Es Hekata teikt, nebija kādu brītiņu satikas tieši, bet viņi ritīgi jau klāvē jau visu nedēļu. Čūska. Jā, Maiņa, tieši Maija rakstīja, jā, asaras bija. Jā, tās atraugs, jā, Gunaciņ, jā, lai iet ārā, viss kaut kādīgi tas var iet ārā. Tagad sirds ir pilna ar mīlestību, paldies tev, šis jau palīdz atgriezties pie sevis. Nav rakstījā. Ilona raksta, bija vieglums un tāds, kā zināms, ceļš, kur jāiet. Jā, meitenes, tas tieši tā varbūt ļoti dažādi, bet ļaujam sev kustināt ārā to visu un tas ir to vērts. Ne? Tas ir tik forši un pilnmēnesī tas jau vispār brīnišķīgi. Nu ko, super. Man liels prieks. Un jā. Ierakstiet arī tajos mūsu WhatsApp chatiņos, pēc tam varbūt kaut kāds pārdoms vai sajūtas, kas vēl atnāk, jo tās tur vairāk paliek, jā, tas šis chatiņš jau tās pazūd. Bet jebkurā gadījumā esam, turpinam darīt un tiekamies un ejam tālāk kursos, kur nu kurai tas ir aktuāli. Un jā, tiekamies atkal citā reizē. Man liekas, ka tagad arī katrai pašai vēl tādu pabūt ar sevi, varbūt kaut ko pierakstīt dienas grāmatā, varbūt vienkārši pasēdēt ar šo sajūtu, kādu nu viņi tagad tur ir. Un arī atlaist. Arī tajā pašā laikā arī tā neieciklēties domāšanā, tur kas tur bija, kā tur bija, kas tur. Jā, lēžam vaļā. Brīnišķīgi, Dārvā, liels prieks, jūs esat superīgas. Paldies liels par uzticēšanos, paldies Hekatai un paldies jums katrai un sirsnīgs paldies, jā, tieši tā. Un tā, kas man tur ierakstīja, es jau aizmirsu, Laura, laikam, jā, kas ierakstīja. Jā. Tu paskaties, kā tev tur sanāks to ierakstu. Un sazinamies. Jā? Labi, sarunājuši. Paldies tev. Paldies, mīļās. Čau!